Kā liecina mūsu pētījumi, tad, piemēram, parastai priedei un parastai eglei, izmantojot augstāku kategoriju reproduktīvo materiālu, šī nākotnes mežaudze jau būs par 20% vērtīgāka. Ritot straujajām sezonas darba ritmam, pienāk jūlija vidus un kokaudzētavās sākas pārskološanas process, kad mazie Hiko V50 SS kasetēs izaudzētie stādiņi tiek pārstādīti speciāli sagatavotā laukā. Šeit mēs redzam egļu stādus ar uzlaboto sakņu sistēmu, kas šogad ir iesēta šajā siltumnīcā 22. jūnijā. Un pēc gada mēs jau iegūstam šādu egļu stādu ar uzlabotu sakņu sistēmu. Pārskološana notiek ar speciālu Lannen stādāmo mašīnu, kur katrā paredzētajā stādvietā tiek izstādīts viens ietvarstāds. Audzēšanas cikls šeit ir 2 gadi, kad stāds sasniedz 35 līdz 40 cm augstumu un ir stādāms mežā. Pārskolotie stādiņi tiek kopti ar speciālu rušinātāju, stádu piebarotāju. Kad pienācis oktobris, kokaudzētavās sākas rudens rūpes. Stādi jāsteidz šķirot, pakot un ievietot speciālās uzglabāšanas saldētavās. Ar 2006. gada rudeni Strenču, Masilu un Podiņu kokaudzētavās uzbūvēti un nodoti eksploatācijā 3 stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksi. Ar 2007. gada rudeni Strenču un Masila kokaudzētavās uzstādītas ietvarstādu šķirošanas un pakošanas pusautomātiskās līnijas. Līniju konstrukcijas tapušas kopsadarbībā ar Zviedrijas stādu ražošanas tehnoloģisko konstrukciju kompāniju BCC AB un ir pirmās meža stādu pakošanas līnijas Baltijā. Podiņu kokaudzētavā ar 2008. gada pavasari uzsāk darbību kailsakņu stādu ar uzlabotu sakņu sistēmu pakošanas un stādu mērcēšanas līnija. Investētie līdzekļi stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksu būvēs un to iekārtās ļauj optimāli izmantot un sabalansēt darba spēka resursus, sagatavojot stādus realizācijai jau iepriekšējā gada rudenī. Līdz ar to iespējams kāpināt stādu audzējamos un realizējamos apjomus gadā. Ar 2006. gadu struktūrvienība uzsākusi arī meža stādu realizāciju ārpus Latvijas, uz Zviedriju un Lietuvu. Šobrīd uz kokaudzētavām pieredzes apmaiņā ierodas daudzu valstu pārstāvji no Igaunijas un Lietuvas, no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas un citām valstīm. Mūsu ražotnes ar lielu interesi 2006. gadā aplūkoja arī Čīles pārstāvis, kas te ieraudzīja kardināli savādāku darbu, bet atrada daudz ko kopīgu stādu audzēšanas jomā. 2007. gada pavasarī Kalsnavas kokaudzētavā uzbūvēta audu kultūru laboratorija. 2007. gada pavasarī realizēti pirmie hibrīda apses stādi. Sadarbībā ar Latvijas Valsts meža institūtu Silava tiek veikta zinātniski praktiskā hibrīda apses audzēšana no audu kultūrām. Te var teikt, ka mežs sākas stikla kolbā. Hibrīda apses ātraudzība un koksnes īpašības to ļauj izmantot dažādās jomās, bet galvenokārt celulozes ražošanā un enerģētisko atjaunojamo resursu ieguvē, kam nākotnes Eiropā paredzēta ievērojama vieta. Jūs redzat šīs apses, kas ir šo pavasaru pavairotas mēģenē, un tagad viņas ir šāda auguma, un tas ir gatavs produkts realizācijai. Apjomu ziņā mums ir mērķis savairot realizācijai 500 000 stādu. Latvija ar parku, dārzu un puķu audzēšanas senkoptām tradīcijām pildītā valsts. Strauji attīstoties būvniecībai un paaugstinoties cilvēku labklājībai, pieprasījums pēc kvalitatīvu dekoratīvo augu produkcijas ir strauji augošs. Dekoratīvo stādu tehnoloģija mums ir pamatā tendēta uz ietvarstādiem, tas ir stādiem podos, par cik šādā veidā var dekoratīvos stādus realizēt visu sezonu, un arī cilvēks, kas viņus iegādājies, vai viņus stādīt bez bažām, viņi ieaugs. Tāpat arī gribētos uzsvērt, ka mums Kalsnavas pusē šeit klimats ir gana bargs, un stādi, kas šeit ir izauguši un izmēģināti, ir salcietīgi tomēr visā Latvijā.
audzējot dekoratīvos kokus un krūmus, arī Latvijas valsts meži, sēklas un stādi papildina Latvijas dārzus un parkus ar salizturīgu sortimentu. Galvenās košumu koku un krūmu ražotnes ir Kalsnavas, Strenču, Pļaviņu un Jelgavas kokaudzētavas. Šeit par izejvielu ņemot Kalsnavas arborētumā izaudzētās un pārbaudītās sugas un šķirnes, tiek izaudzēts stādāmais materiāls Latvijas dārzu un ainavu labiekārtošanā un pilnveidošanā. Latvijas valsts meži, sēklas un stādi ir Latvijas stādu audzētāju biedrības aktīvs biedrs un uzskata, ka stādu ražošanas nozarei Latvijā ir iespējams attīstīties, pilnībā nodrošinot Latvijas augošo tirgu un ar savu produkciju ieiet plašāk Skandināvijas valstīs un attīstīt eksporta jomu uz Austrumeiropas valstīm. Ir tāda labi padarīta darba sajūta, un domāju, ne tikai man, bet galvenais jau tādai būtu jābūt LVM sēklām un stādiem, kas ir atbildējuši par nozari jau 6 gadu garumā. Un ņemot vērā vēl arī to milzīgo ģenētisko kvalitāti, kas ir šiem stādiem, es domāju, ka tas ir ļoti liels ieguldījums nākotnes meža vērtībā. Šobrīd stādu ražošanas nozara Latvijā ir jauna attīstības posma priekšā. Galvenais spēt paaugstināt savu konkurētspēju Eiropas tirgū, attīstot spēcīgu specializāciju konkrētās stādu produkcijas jomās. Meža dienas, ar ko vienmēr sāks pavasaris, un, protams, ka tur visbiežāk notiek meža stādīšana, kad nāk skolas, jaunieši veselām klasēm stādi mežu, tāpat notiek arī putnubūrīšu izlikšana mežā, dažādas aktivitātes mežā, un tā pamatdoma jau ir ne tikai padarīt to darbu. Tā galvenā doma ir atnākt kopā pastrādāt un pie viena kaut ko iemācīties par mežu. Pastīties, kas tur ir, kas tur notiek. Kur piedzimst mežs? Stādu ražošana, Latvijas valsts meži, sēklas un stādi. Sadarbībā ar La Floru mēs nospriedām, ka jātaisa ir ļoti vajadzīgi produkti, pēc iespējas arī lētāk, lai būtu, sakarā ar visām ekonomiskām grūtībām. Pateicoties La Floras atsaucībai, ir 4 recepcijas strādātas kūdas produktiem, bet es gribu uzsvērt to, ka no šiem 4 produktiem 3 ir substrāta veidi, bet 4. nav substrāts, tas ir kūsmēsla aizvietotājs augsnē. Viņš ir ievērējami labāks par parastiem kūsmēsliem, tāpēc, ka šeit ir standartizēts barības saturs. Standartizēts ir arī apmaiņas reakcija vai skābums. Kūsmēsls tas ir ļoti atšķirīgs. Vēl šeit ir klāt māla pulvers, kas veicina barības elementu saistīšanu. Bez tam arī pasargā no ātras iežūšanas. Bez tam viņu var ielikt mašīnas pakaļ sēdeklī, blakus ciesmātei, braukt uz vasarnicu vai uz dārziņu, jo smakas viņam nav nekādas, atšķirībā no kūsmēsliem.